Esiet sveicināti kārtējā Soham meditācijas smalkuma video laidienā, kurā mēs iepazīstamies ar mūsu skolas pranajāmas un meditācijas nodarbības saturu. Pirmajā nodarbībā uzzinājāt par ķermeņa atslābināšanas un apzināšanās svarīgumu, ka ķermenis ir atslābināts, apzināts, tad mēs varam iet tālāk, vērot elpu, vērot prātu, vērot domas un vērot to, ko mēs redzam aizvērto acu priekšā. Par to arī šajā video. Čidakaš. Kas tad īsti ir čidakaš? Čidakaš ir jūsu apziņas telpa, jeb jūsu apziņas ekrāns. Ja? Tas ir tas, ko jūs redzat aizvērto acu priekšā. Ja? No sākuma tur ir pilnīgi tumsa, melns, ja? Nekas nerādās, bet ar laiku meditējot jūs pamanīsiet, kā aizvērto acu priekšā sāk rādīties krāsas, formas, dažkārt pat arī tēli, attēli un citas lietas. Ja? Tā arī ir jūsu apziņas telpa. Un vairāk par to jūs varat izlasīt pievienotajā rakstā. Un tā ir svarīga vieta, uz ko fokusēties, mācoties meditēt, fokusēt uzmanību, vērot, koncentrēties. Bet šī nav vienīgā telpa. Mums ir arī sirds telpa, rajons krūšu, plaušu, sirds apvidū. Kad es runāju par telpu, tad es nedomāju tīri šo fizisko telpu. Es domāju smalko telpu, smalkā ķermeņa sastāvdaļa. Ja? Tas jums kaut ko izsaka. Ja? Un sirds telpa atrodas šeit. Arī to mēs varam vērot, piedzīvot emocijas, labas sajūtas, un vairākas meditācijas par šo tēmu ir arī pieejams mūsu YouTube kanālā. Un ir vēl viena telpa, ko sauc par daharakašu, un tā ir lejas daļas telpa, no nabas uz leju, vēders un lejas daļa. Arī telpa, ne fiziskais ķermenis, bet tukša telpa. Un šeit mēs varam sajust, piedzīvot enerģiju, pranu, spēku, možumu, pulsāciju, kustību. Ja? Kad enerģija kustās, tad enerģijas centrs mūsu ķermenī ir šeit nabas centrs, vēdera telpa. Šeit mēs sajūtam un ģenerējam enerģiju. Mēs arī pārstrādājam ēdienu un radam enerģiju. Ja? Enerģija rodās gan no ēdiena, gan no ūdens un arī no elpas, no pranas. Un šis ir enerģijas centrs mūsu organismā, un daharakašā, ja vēdera telpā, mēs to varam ļoti labi sajust un apzināt. Ja, tā kā 3 dažādas telpas, kurām mēs bieži mūsu nodarbībās meditējam, piedzīvojam šo smalko savu dimensiju, to, kas ir aiz mūsu fiziskā ķermeņa. Tas arī ļoti svarīgs pieredzes, ko piedzīvot, lai mēs varētu virzīties pa garīgo ceļu, pa meditācijas ceļu, pa jogas ceļu. Saprast, ka mēs esam kaut kas vairāk par šo formu, ko jūs tagad redzat savā acu priekšā. Un šanti, uz tikšanos kādā citā video.